Tas ir stāsts, piemēram, par to pašu, par visiem šiem netikumiem, kādi mums reizēm piemīt. Skaidrs, ka, piemēram, kā mēs te zinām, pēdējā laikā fakultātes durvis joprojām ir pietiekoši lielā mērā apsēdušas smēķētāji gan no mācības spēka, gan no studentu puses. Tad kas tas ir par procesu, tā smēķēšana? Smēķēšana pēc Freida ir faktiski regresijas izpausme tajā ziņā, ka mēs nespēdami savā ziņā tikt galā ar tām savām pieaugušu cilvēku problēmām, kādas mums ir ļoti bieži. Visdažādākā veida problēmas, kas var rasties no dažādām intīmām attiecībām, no dažādiem, neizpildītiem pienākumiem, no dažādām, izsakot, viss iespējamais problēmu spektrs, ar kuriem saskarās pieauguši cilvēki, ka mēs regresējam atpakaļ īstenībā tādā bērnības fāzē, kurā mēs lielāko daļu no baudas guvām caur muti, vai ne? Un tad, protams, šī baudu gūšana caur muti tad arī ir tas, kas izpaužās visperfektāk tajā smēķēšanas aktā, vai ne, kad man ir kaut kas, ko zīst, vai ne, un šādā veidā es nomierinos un jūtos komfortablāk caur to, ka es kaut ko zīžu. Vai ne? Kā ir, dārgie smēķētāji, tas nav aizskaroši, ko es jums stāstu? Ne? Es pašreiz nesmēķēju, bet tas, tas cilvēki, kas ir šajā ziņā tendēti uz šāda veida, ja vēlties, psiholoģiska komforta atgūšanu. Neviens piekritīs, ja kurš normāls cilvēks, droši vien, kurš smēķē, visdrīzāk varētu viņam būt iebildumi pret to manu tēzi, ka jūs gribējāt kaut ko vaicāt? Ja jūs gribat kaut ko vaicāt, tad labi, es neizteikšu nekādus pieņēmumus par to, kas šobrīd jums ir prātā. Bet kad jebkurš normāls cilvēks, tad, kad es teiktu, ka īstenībā tā tava smēķēšana nāk no tā, ka tu gribi atgriezties pie mātes krūts, vai ne, un gūt baudu tādā veidā, šis cilvēks droši vien man nepiekristu, tāpēc, ka tas izklausās kaut kā tā pārāk rupji. Bet tad, ja kāds teiktu, ka tas ir zināma veida smēķēšana palīdz cilvēkiem atgūt psiholoģisku komfortu. Vai ne? Tas pavisam saprotam. Tieši tā tas arī ir. Vai ne? Kāpēc tad cilvēks smēķē? Vai ne? Tad tu, protams, tur kļūst atkarīgs, un tad tu vairs bez tā nevari. Un tad tas kļūst tavā konkrētajā gadījumā par neatņemamu tavas, atcerieties, ko mēs runājam tikko, libido ekonomijas sastāvdaļu, respektīvi, kas nav nekas neiedomājas. Mēs zinām, ka ir, es saprotu, ka šobrīd, protams, rietumu sabiedrība un rietumu kultūra ļoti intensīvi cīnās pret smēķēšanu. Man tur viens pa pusē amerikāņu draugs savulaik teica, ka, pēdējā laikā tā varbūt mazliet kariķējot, bet pamatīgi kariķējot to, ka attiecībā uz Amerikas pašreizējo attieksmi pret smēķēšanu, ka, kur cilvēks smēķē, bet ka tā attieksme pret smēķēšanu ir apmēram tāda, ka pedofīlija tas ir briesmīgi, protams. Bet smēķēt, vai ne, ka tas ir kaut kas vispār šausmīgs, vai ne? Mēs redzam, kā visur nāk, vai ne, kas, protams, ir šajā ziņā vienkārši tāds, vulgārs joks, bet tā ideja par smēķēšanu, kas ir mūsdienu sabiedrībā kļuvusi par krietni nepieņemamu, un tur visādi tur uzraksta, un kas tur un tā tur, bet mēs zinām, ka vēsturiski tā ir bijusi viens no veidiem, kā cilvēki konkrētā sabiedrībā organizē savu dzīvi, vai ne? Kā, paskatieties, tur visas vesās labās Holivudas filmas, kur īstenībā nekas, tur smēķēšana jebkurā vietā tur ir absolūti pašsaprotama, vai ne? Un tā tālāk. Pārvirze. Par šo pārvirzi mēs iespējams mazlietiņi vēl parunāsim. Kas ir pārvirze? Pārvirze ir tas, ka mēs šo emociju, kas mums varētu būt šīs bailes vai šo, neapmierinātību vai šo iekšējo konfliktu, pārvirzam uz kaut no tā konkrētā objekta, uz kaut ko citu. Un tas ir tas lielā mērā tas stāsts, ko mēs psihoanalīzē saucam ar šo jēdzienu sublimāciju. Proti, ka mēs, piemēram, to, ka man ir tur, es fantazēju bijusi kaut kāda
neveiksmīga seksuāla pieredze vai kaut kas tam līdzīgs, un es to ļoti pārdzīvoju. Kādā veidā tad es ar šo konfliktu sevī iekšā tieku galā? Es to, viss pierakstījās. Jā vai nē? Jā, nu tad ir viss kārtībā. Kā es ar šo konfliktu tieku galā, ir es pastiprināti pievēršos biznesam. Vai es pastiprināti pievēršos mākslai. Vai es pastiprināti pievēršos, kam vēl, reliģijai un tā tālāk un tā tālāk. Ja? Proti, ka mēs to, to konkrēto emociju pārnesam uz kaut kādu citu jomu, proti pārnesam to konkrētās emocijas mērķi, uz kaut ko citu. Ja? Un vēl viens, kas ir vēl aizsardzības mehānisms, proti, ka mēs zinām, ka tas konflikts, kāds mums iekšā ir attiecībā uz kaut kādu konkrētu jautājumu, ir tik jūtams un tik nepatīkams mums, ka mēs viņu pārvirzām uz kaut kādu citu nodarbošanos. Proti, mēs zinām, ka tradicionāli mēs domājam par veselu virkni ar cilvēkiem vai nekas. Kaut kādas savas neapmierinātās seksuālās dzīves rezultātā pievērš dažādām reliģiskām, sabiedriskām, zinātniskām, politiskām un citām aktivitātēm, vai ne? Kas īstenībā ir šis pārvirzes rezultāts. Un šai pārvirzē, kā mēs to redzēsim, ir ļoti bieži sakars tieši ar dažādiem kultūras procesiem. Ja? Un visbeidzot ir racionalizācija, proti tas mēģinājums, kad mēs mēģinam kaut kādā veidā kaut kādas patiesībā pilnīgi iracionālas un emocionālas lietas, izskaidrot kā saprātīgas, izskaidrot kā nepieciešams, izskaidrot kā vajadzīgas. Tas ir stāsts par racionalizāciju, proti kaut atrast pēc tam, kad mēs esam kaut ko, mēs esam, piemēram, iedomājieties, katram no mums gadās kaut kādu, mēs nevienmēr veiksmīgi kontrolējam savas emocijas, vai ne? Kas ļoti lielā mērā rodās no šīs mūsu, kā saka, dziļākās cilvēka psihiskas sfēras, ka mēs varam tur kādā brīdī kļūt nepamatot agresīvi. Vai gluži pretēji mēs varam, sākt pilnīgi nevietā kaut kur izrādīt kaut kādas, erotiskas pieķeršanās pazīmes un tā tālāk un tā tālāk. Un tad, kad mēs to esam izdomājuši un izdarījuši, tad mēs pēc tam tā domājam, kāpēc es tā darīju? Tas bija nepareizi. Es taču zinu, ka es esmu kā pieklājīgs cilvēks. Tas ir tas superego, vai ne? Kas saka, mums es esmu pieklājīgs cilvēks, un es taču nevaru tā saka, tur kliegt un lamāties rupji, vai ne? Vai es tur nevaru, publiski tur izteikt kaut kādus piedāvājumus kādam tur, vai ne? Un tā tālāk, kā es tā varēju, vai ne? Jo man kaut kādā vienā brīdī izlaužās kaut kas tāds, ja? Un tad racionalizācija ir tas, ka es tās, bet tas bija tāpēc, ka viņš tur man iepriekš bija, vai viņa man tur iepriekš bija kaut ko tur pateikuši, un es domāju, ka patiesībā tas varbūt nemaz nav slikti parādīt mazliet, ka es esmu spējīgs uz kaut kādu arī tādu asāku reakciju. Un patiesībā tas viss bija baigi racionāli un baigi prātīgi, ko es izdarīju. Ja? Tas ir tas process, ko mēs saucam par racionalizāciju. Ja? Proti, ka mēs noteikti šādus psihiskus konfliktus, kas patiesībā ir dziļi iracionāli un kas rodās no mūsu faktiski destruktīvām tieksmēm, ka mēs viņus pārceļam uz tādā šķietami racionālā līmenī. Un pasakām, ka tieši tā tam arī vajadzēja būt, un ka tam visam ir kaut kāds ļoti dziļi saprātīgs pamats, kāpēc es tā darīju. Jankundzes un Jaunskungi pēdējā solē, lūdzu izbeidziet runāt citādāk. Jā. Ja jūs gribat, es jums varu nodemonstrēt, kā tas ir, kad kļūst rupšs pasniedzējs. Man pašam pēc tam būs kauns, es zinu. Bet es diemžēl, arī sev pietiekoši labi pazīstu, lai zinu, ka es, diemžēl, esmu šad un tad pateicis studentiem kaut kādas tādas lietas, kas ir bijušas viņiem ārkārtīgi aizskaroši. Un labi zinot, ka mans superego man saka, ka es patiesībā nedrīkstu rupji izturēties pret studentiem.
Ja? Tad es pēc tam to ārkārtīgi pārdzīvoju. Bet tā nelaime ir tā, ka arī pretējā pusē, tajā mirklī, kad tas students, vai ne, kurš tomēr it kā, vismaz man liekas, ka jums vajadzētu domāt, ka jūs sevi uzskatāt nevis par vienkārši kaut kādiem nejauši ieklīdušiem cilvēkiem, bet gan par cilvēkiem, kas, kā saka, zina, kā uzvedās augstskolā un kāpēc nāk uz lekcijām, vai ne, un tā tālāk. Viņam arī tas nebūs īpaši patīkami, kad es viņu kaut kā mēģināšu publiski pazemot. Kas man izdosies visdrīzāk, vai ne? Tāpēc, ka es ne pirmo dienu šeit stāvu, vai ne? Tā kā saka, nevajag. Un tas ir kādreiz arī viens paraugs tam, vai ne, cik grūti cilvēkiem ir savā starpā sadzīvot. Ja? Lūk, tas ir par racionalizāciju. Ja? Es piedošanu, es aizķēros ar saviem vadiem, bet tūlīt. Un tagad jau pienākam tuvāk specifiski tam, ko Freids saka par māksliniecisko jaunradi. Un mākslinieciskā jaunrade pēc Freida ir ļoti cieši saistīta ar šo pārvirzi. Ja? Proti pārvirze kā tas process, kurā, kā mēs runājām, vai ne, tās cilvēku enerģijas un iespējams konfliktējošās enerģijas tiek pārnestas uz kaut kādu citu cilvēku darbības jomu. Vai ne? Nevis vienkārši, kā saka, uz kaušanos vai seksuālām attiecībām, bet tiek pārnestas no, kā saka, šādas cilvēku, kā saka, instinktīvās darbības jomas tiek pārvestas uz kaut kādām citām jomām. Ja? Tad, protams, ka tās citas jomas mēdz būt pietiekoši dažādas. Tās jomas ir, tur tikpat labi zinātne, tikpat labi reliģija, tikpat labi, tur, nezinu, politika, tikpat labi, tur, nezinu, pastiprināta bridža spēle vai sudoku, krustvārdu mīklu lasīšana, vai ne, kas arī tieši tādā pašā veidā ir, vai ne? Tad, kad, kā jūs zināt, daudz cilvēku, kuriem sudoku, krustvārdu mīklu rakstīšana vai vispār kaut kāda tam līdzīga, kā saka, spēļu spēlēšana palīdz nomierināties, un tad viņi vienā brīdī kļūst no tā atkarīgi, tāpēc, ka tas kļūst par viņu neatņemam, kā mēs te to runājām, libido ekonomijas sastāvdaļu. Ja? Mēs vienkārši pie tā pierodam, un savā ziņā jau cilvēks tajā ziņā ir diezgan bēdīgi iekārtot būtni, jo viņš jau no visa kā paliek atkarīgs. Ja? Mēs zinām, ka ir vesela virkne ar atkarībām, kas ir vienkārši fizioloģiski bīstams mums. Un konkrēti, protams, ir runa par alkoholu un narkotikām. Tās ir atkarības, kuras ir bīstamas, tāpēc, ka tās vienā brīdī var vienkārši iznīcināt mūs kā fizioloģiskas būtnes, vai ne? Galu galā veselā virknē mūsu reģiona valsts, tā skaitā arī Latvijā, vesels lērums ar cilvēkiem iet bojā tieši no šādām atkarībām. Ja? Jā, un jūs arī uzprasāties uz laipnībām, vai kaut kas ir, kā saka, nākamajā reizē jūs vienkārši nāksiet priekšā sēdēt, ja kādam nebūs miers. Mums nav daudz laika, bet to laiku, kas jums ir, to lūdzu sēdiet klusu. Ja? Tad, lūk, vēl vienreiz šī te pārvirze, mēs runājam par atkarībām, ja? Bet arī tādas atkarības, smēķēšana nav tik bīstama, bet mēs zinām, ka ir vesela virkne ar tādām atkarībām, kas ilgtermiņā mums nav bīstamas, bet vienalga tās ir atkarības. Ja? No cilvēki, kas, piemēram, es esmu atkarīgs, ko varbūt nevar pateikt no mana, kā saka, pietiekoši impozantā fiziskā tēla, es esmu atkarīgs no sporta kluba. Es nevaru, ja es reiz 2 dienās neaizēju ar pietiekoši pamatīgu fizisku slodzi, man paliek riebīgi. Es tiešām esmu gatavs kādam iesist. Ja? Es esmu kļuvis no tā atkarīgs. Es pieņemu tāpat kā liela daļa no jums. Kas ir saistīts, protams, ar endomorfīniem un visādām tam līdzīgām lietām, ka tu vienkārši pierodi. Tāpatās es pieņemu, ka ļoti daudz no jums ir, kā saka, un pazīst cilvēks, kur ir atkarīgi no smēķēšanas, kur ir atkarīgi no, piemēram, tādām pašām sudoku mīklām, kur ir atkarīgi no televizora skatīšanās, atkarīgi no seriāliem, vai ne? Kur, ja viņš viņu nenoskatās, tad viņš viņu ir praktiski, vai ne, tur, un tā tālāk, vai ne? Viņš jūtās kaut kādā ziņā diskomfortā, un tā tālāk. Un visas šīs atkarības, tajā ziņā atkarību, cilvēks ir tāds atkarību dzīvnieks, vai ne? Bet ar vienu ļoti būtisku mācību, kas var, kā saka, tādā manā interpretācijā no psihoanalītiskās kultūras teorijas tikt atvedināts, ir tas, ka mums ir jāmēģina šīs atkarības ne tik daudz kontrolēt, cik izvēlēties, no kā mēs tieši gribam būt atkarīgi.
Ja? Jo ir, no atkarībām kā tādām mēs neizvairīsimies, mēs neizbēgami, kā saka, dzīve ir gara, vai ne? Un jūs, kā saka, jūs tālākajā gaitā no kaut kā kļūsiet atkarīgi, nepārprotam. Un ir ļoti jāuzmanās no tā, kā jūs izvēlaties savas atkarības, ja? Tāpēc, ka atkarības ir dažādas. Ja? Nu, lūk, un viena no tādām atkarībām, un kas ir arī saistīta ar šādu, psihiskā komforta atgūšanu, ir tas, ko Freids sauc par sublimāciju. Proti, kas ir sublimācija? Sublimācija ir pārvirze, ja, uz kaut kādu radošu, estētisku darbību. Ja? Proti, uz to, ka mēs savas, kā saka, psihisko enerģiju ieguldam kaut kādā radošā mākslinieckā darbībā, kas var būt literatūra, var būt glezniecība, var būt dzeja, var būt mūzika, var būt un tā tālāk, un tā tālāk. Ja, citiem vārdiem sakot. Un tad, lūk, Freids šajā ziņā ir ļoti daudz uzmanības pievērsts tieši tam, kā tad norisinās šie sublimācijas procesi. Ko nozīmē sublimācija? Sublimācija šeit, ko nozīmē sublime angliski? Tas nozīmē cēls, vai ne? Kaut kādā ziņā padarīt tās mūsu, tās ir tās pārvirzes, kas padara to mūsu psihisko enerģiju kaut kādā ziņā cēlāku, ja? Novirza to kaut kādām tādām šķietam augstām aktivitātēm. Ja? Kā vēlreiz māksla, literatūra, mūzika un tā tālāk. Un tā tālāk. Un tieši tā tad arī kultūras un mākslas produkti, ja, ir šādas sublimācijas rezultāts. Īpaši tajā ir runa par tām nozarēm, kur ir darīšana ar iztēli. Ja? Proti tas, ka mēs, piemēram, tur pievēršamies kaut kādā savas dzīves punktā tur romānu rakstīšanai, vai dzejas sacerēšanai, vai teātra spēlei, vai tur, nezinu, mūzikas sacerēšanai, un tā tālāk, un tā tālāk. Un tad, lūk, tieši šī sublimācija tad ir tā, kurai ir ļoti ciešs sakars ar kultūras procesiem, un caur to, kā reiz mēs varam, caur kultūras produktiem, mēs ļoti bieži varam rast piekļuvi konkrēti cilvēku, proti šī kultūras produkta autora psihiskiem norisēm un psihiskiem procesiem. Ja? Un kas tad tie ir par psihiskiem procesiem? Tur ir dažādi veidi komplekss, dažāda veida izstumtās enerģijas, dažāda veida bērnības traumas, dažāda veida bailes, neirozes un tā tālāk. Un tā tālāk. Tad, lūk, šajos procesos tad, no vienas puses tie ir procesi, kas it kā objektīvi veido to, ko mēs saucam par kultūru. Ja? Tur, kā saka, mākslas muzeji, tur Nacionālā opera un grāmatas un dzejas krājumi un tā tālāk. No otras puses, tā ir svarīga cilvēka psihes izpausme. Tajā ziņā, ka šīs sublimētās izpausmes mākslā ir simboliskas. Ja? Proti tajā, jūs paši esat lasījuši par simbolu nozīmi kultūras teorijā, ja? Proti par to, kā saka, tas norisinās caur dažādi interpretējamām zīmēm. Ja? Šī mākslinieckā izpausme. Ja? Caur dažādi interpretējamām zīmēm, caur dažādi interpretējamiem tēliem. Ja? Un tāda, protams, ka šajā ziņā kultūra ir kaut kas līdzīgs kolektīvam sapnim. Ja? Tāpēc, ka sapnis, kā jūs to esat jau no manis dzirdējuši, patiesībā ir kaut kas tāds kā savu veidu psiholoģiska kompensācija, kurā mums guļot, mūsu apziņas zemākajos slāņos norisinās kaut kādi pietiekoši būtiski procesi. Ja, kas liecina par kaut kādām emocijām, jūtām, bailēm, kompleksiem, iekšējiem konfliktiem un tā tālāk. Bet sapņos tas, protams, norisinās simboliskā izpausmē. Ja?
tur dažādos veidos, ko tikai varat paši padomāt, kādi tad ir tie, kā saka, sapņi, vai ne, jums bijuši un par ko viņi varētu liecināt. Ja? Tad savukārt vēlreiz atceramies pie tā, ka tas būtisks pieņēmums ir tas, ka nekas nav nejauši. Nekas no tā, ko jūs redzat sapņos, nav nejauši. Tam ir kaut kāds cēlonis. Jūs to cēloni vienkārši nespējat saskatīt, bet tam ir cēlonis. Ja? Kāpēc jūs redzat tieši to un nevis kaut ko citu? Ja? Tad, lūk, kultūra savukārt ir kaut kas līdzīgs šādam kolektīvam sapnim, tajā ziņā, ka tā ir arī simboliska. Ja? Jo tur arī, kā saka, kultūras process ir, kā mēs teiktu, semiotisks process. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka tas ir zīmju un zīmju interpretācijas process. Ja? Tur, ka jūs, nezinu, pēc vecā labā principa, ko jūs redzējāt sapnī. Jūs redzat tur, nezinu, čūsku, vai jūs redzat govi, vai jūs redzat tur savu vecmāmiņu, vai ne? Tad tādā gadā jūs varat, kā saka, mēģināt noskaidrot, kas tāds ir un ko tas nozīmē. Ja? Kā zīme tas ir? Jā. Ja mēs redzam sapnī govi, no. un mēs ejam tajā sapņu vārnīcā vai kādos mums meklējam viņai nozīmi. Mūsu prāts ir radījis to nozīmi tai govī, jo viņai mēs nezinām to nozīmi. Pagaidiet, vēlreiz, tas, ka jūs apzināti nesaprotat, kā notiek šis, teiksim, kādā veidā veidojas šie simboli, tas nenozīmē, ka viņi veidojas kaut kā pilnīgi nesakarīgi. Jūs vienkārši to principu nesaprotat. Tāpat kā mēs nesaprotam ļoti daudz citas lietas. Es arī, piemēram, nesaprotu, kāpēc man ir bail no augstuma. Droši vien, ka tieši tādā pašā veidā, ja jūs redzat sapnī govi, vai ne, tad jūs varat dažādos veidos, kā sakat, protams, ņemt. Un tajā ziņā, ja jūs patiešām gribētu saprast, kāpēc jūs redzat govi, un okay, tā govs jums īpaši netraucē, ja, bet, piemēram, ja jūs, nezinu, tur sāktu katru nakti sapnī redzēt kaut kādu īpaši agresīvu govi, kas jums, kā saka, rādītos murgos, un jūs pēc tam nevarētu aizmigt un tā tālāk. Un tad jums vienā brīdī smejaties, vēlreiz tas ir ļoti jauki, jums tas liekas smieklīgi. Tad tādām lietām cilvēki patiešām cieš un sirkst, un tas ir tas, no kā pelna naudu.